Svētīgs visiem lieldienas, Kristus augšām celšanās svētkus. Jā, es šodien gribēju ierakstīt tādas pārdomas par augšām celšanos, kas varētu saukties par labāku augšām celšanos. Jā, interesanti. Bībelē mums parāda, ka ir 3 augšām celšanās, 3. Ozoliņ, tu gan herēs, tad es. Jā, 3. Tātad, ja mēs lasām Mateja evaņģēlijā, 27. nodaļa, 52 līdz 53, kad Kristus nomira krustā, te rakstīts tā: un kapi atdarījās, un daudz svēto miesas, kas dusēja, cēlās augšām. Un tie, kas izgāja no kapiem pēc viņa augšām celšanās, nāca svētajā pilsētā un parādījās daudziem. Jā, tātad, kad Kristus augšām cēlās, daudzas mirušās miesas arī augšām cēlās. Te rakstīts svēto miesas. Jā, kapi atdarījās. Ļoti interesanti. Bet atšķirība bija tā, kad Kristus Jēzus augšām cēlās apskaidrotā miesā, bet šie svētie cēlās augšā dabīgā miesā. Viņi nāca fiziskā ķermenī, jā, parādīties daudziem, jā, kad Kristus ir dzīvo nemirušo Dievs, jā. Un tas ir viens, tas jau ir bijis, jā. Un Bībele runā par vēl kādu augšām celšanos, jā, kas arī neatiec uz to vispārējo augšām celšanos, kur visiem, kas jebkad ir dzīvojuši, būs jāstājas Dievu priekšā, kas attiec uz Dievu tiesu. Bet ir vēl kāda augšām celšanās pirms tiesas, jā, pirms lielās tiesas. Un tā arī runā par svēto augšām celšanos, jā. Par to svēto augšām celšanos, kas nāks ar Kristu kopā valdīt 1000 gadu miera valstībā. Es te neiešu dziļi, vai būs tie 1000 gadi, cik ilgi tas būs un tā. Ir ļoti daudz dažādi viedokļi, ko tas nozīmē, ja? Es atceros, goda bīskaps Ozoliņkevičs teica: vislabāk ir ticēt tam, kas ir rakstīts Bībelē. Tā kā ir rakstīts, tā tam jātic. Un viņš saka, ja būs 1000, tā tad būs 1000, jā. Viņš saka, daudzi nevarēja saprast, kā tas ir, ka jaunā būs grūta. Bet tieši tā arī notika, ka jaunā kļuva grūta. Un iespējams tā būs ar tiem visiem pārējiem notikumiem, jā, kas vēl nav notikuši. Bet es nezinu, vai būs 1000, jā. Bet skaidrs ir viens, ka Kristus nāks ne jau viens, bet ir rakstīts, viņš nāks kopā ar svētajiem, redz. Te ir tā rakstīts, kad pirmā augšām celšanās, tātad vienu es jau izstāstīju to, kas bija tad, kad Kristus augšām cēlās no miroņiem, jā. Un tā ir tā, kas vēl nav bijusi, jā, kas būs, pa ko Jāņa atklāsmes grāmatā ir rakstīts 20. nodaļā, sākot no 6. panta. Svētlaimīgs un svēts ir tas, kam daļa pie pirmās augšām celšanās. Par tādiem otrai nāvei nav varas, bet tie būs Dieva un Kristus priesteri un valdīs kopā ar viņu 1000 gadus. Redzi, te ir tas, kad būs kaut kāda augšām celšanās. Tiem ļaudīm, tiem svētiem, kas nāks valdīt kopā ar Kristu. Jo interesanti, kad Dievs ir tā noteicis, kad nebūs tā, ka velns te valdīs, kā
Velns saka, viņš ir šīs pasaules kungs. Jēzus teica, man ir dota visa vara debesīs un virs zemes. Ja? Un pienāks laiks arī viņa varai, kā debesīs, tā arī virs zemes. Tas ir par šo 1000 gadu mieru valstīm. Jā, Kristus būs tas, kas apturēs karus pasaulē. Jā. Un viņš to nedarīs viens, kopā ar svētajiem, kuri augšām celsies, kuriem būs daļa pie pirmās augšām celšanās. Jā. Jo 5. pantā, 20. nodaļā, Atklāsmes grāmatā rakstīts, pārējie mirušie neatdzīvojās, pirms nebija pagājis 1000 gadu. Šī ir pirmā augšām celšanās, redziet? Tātad neatdzīvojās pārējie, tikai tie izredzētie, svētie, kuriem bija dots nākt kopā ar Kristu valdīt virs zemes. Jā. Tā ir rakstīts. Un redzi, interesanti, es arī lasīju tātad vēstuli ebrejiem 11. nodaļa. Te ir rakstīts par cilvēkiem, kuri pirms Kristus piedzīvoja vajāšanas. Te rakstīts, citi tika mocīti, nepieņemdami atsobināšanu, lai iegūtu augšām celšanos. Citi izcietuši izsmieklu, pātagu sitienus, vāžas, cietumu, nomētāti akmeņiem, pārbaudīti, sazāģēti, mira no zobenes, staigāja apkārt aitu ādās, kazu ādās, trūkumu ciesdami, spaidīti, mocīti. Viņi, kuru pasaule nebija cienīga, maldījās pa tuksnešiem, kalniem, alām un zemes aizām. Un šie visi, lai gan ticības dēļ, viņi ir saņēmuši liecību, nesaņēma apsolīto, tāpēc, ka Dievs mums kaut ko labāku bija paredzējis, lai viņi bez mums nesasniegtu pilnību. Jā. Instant Glika tulkojumā ir rakstīts tā, citi grūti ir mocīti un izglābšanu nav pieņēmuši, lai labāku augšām celšanos dabūtu. Jaunajā tulkojumā ir tieši tāpat, bet citi ļāva sev mocīt, jo nepieņēma atbrīvošanu, lai iegūtu sev labāku augšām celšanos. Redz? Labāku augšām celšanos. Lai nevis viņi būtu tajā lielajā planktonā, kad visi celsies augšā. Tai pastarā galā tur tajā, kad beigsies vēsture, un visi, kam dvaša stāsies Dievu priekšā. Jā, visi, pilnīgi visi. Bet tā labākā augšām celšanās attiec uz tiem, kas celsies augšā nākt kopā ar Kristu šeit virs zemes un valdīt. Jā, tā privileģija valdīt kopā ar Kristu. Tā ir tā labākā augšām celšanās, bet redzi, lai to labāko augšām celšanos sasniegtu, Kristus dēļ ir jāatsakās no atbrīvošanas. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka tu varētu atteikties arī. Tu varētu izpatikt cilvēkiem. Tu varētu, kā es pagājušā video teicu, es varēju būt normāls mācītājs. Ja es būtu atteicies no tā svaidījuma. Jā. Ja Kristus būtu bezsvaidījuma Kristus, jā, kā visiem pārējiem tur tajā reliģiskajā planktonā, jā. Es būtu atteicies, es būtu atbrīvots no grūtībām un ciešanām, jā. Jā. Bet tad es būtu pazaudējis to daļu uz labāku augšām celšanos, to opciju uz labāku augšām celšanos es būtu pazaudējis. Un redzi, ja man pārmet, ja daudziem pārmet, kur tad ir jūsu augļi un tā, bet redziet, tajā laikā daudz izvēlējās Kristus dēļ ciest
un viņi staigāja apkārt pa alām, viņi klīdu pa tuksnešiem, saproties, vienatnē, viņi bēguļoja, jo viņus vajāja. Un labāk ir būt ar Kristus dēļ vienam, ja, nekā Kristus dēļ vienam labāk ir būt, nekā atteikties no tām grūtībām Kristus dēļ. Un teiksim, tu esi brīvs no ciešanām, ja? Bet tad tev nav daļa pie tās augšām. Tu neesi to svēto pulkā. Ja? Tev nav daļa tur. Tev nav tā opcija uz to pirmo augšām celšanos. Ja? Tas kungs tev paies garām, es gaidu vēl tiesu draugs, gaidu vēl. Šeit ir tikai svēto sapulcs, tiem, kuriem ir svētais gars redz. Un ja mēs skatāmies, kā tad mēs tiksim augšām celti. Te rakstīts tā, Romiešu vēstulē 8. nodaļa un 11. pants. Un ja jūsos mājo tā gars, kas Jēzu uzmodinājis no miroņiem, tad viņš, kas Kristu Jēzu uzmodinājis no miroņiem, arī jūsu mirstīgās miesas darīs dzīves ar svēto garu, kas ir jūsos. Ja, zini? Svētajam garam ir jābūt manī, lai man būtu opcija pie augšām celšanās, lai man būtu daļa pie tās augšām celšanās. Jo es tikšu celts augšām ar to garu, kas ir manī jau, redz, tāpēc jau svētajam garam ir jābūt tai ķīlai. Mums jābūt apzīmogotiem ar svēto garu, jo ja mēs neesam apzīmogoti, ir rakstīts, mēs nepiederam Kristum, jo valdīt kopā ar Kristu nāks tikai tie, kas viņam pieder un kuri ir nesuši grūtības viņa dēļ, kuriem ir tās pašas ciešanas bijušas, kas ir bijuši gatavi nest viņa krustu un uzņemties krustu viņa dēļ, saprot? Kuri neatkāpās, mēs neko ar mazāku nesamierinos, kā tikai ar Kristu es samierinos, ne ar ko mazāku par to, nē. Un ja man ir jātop atbrīvotam no grūtībām un ciešanām, ja visi sāks man aplaudēt, ja, tad lāsts man, bēdas man, ja, jo es būšu Kristu nodevs. Ja, man ir jāuņem tās grūtības, redz, neko mazāku par Kristu. Ja? Ja kaut ko mazāku man piedāvā, redz, es arī baznīcā, neko mazāku par Kristu es negribēju. Un pat tagad, ja, kur saka, Normon, tev jāiet tur uz baznīcu, tad zinu, ko es saku? Es saku, ok, bet es iešu tikai tur ar to Kristu, ja? Kura dēļ es tiku izmests no baznīcas. Tikai ar to Kristu es iešu atpakaļ. Jo es neiešu atpakaļ, lai piebiedrotos jūsu tai sausai reliģijai. Nē. Es iešu atpakaļ tikai ar to Kristu, kura dēļ es esmu cietis. Es neesmu izvēlējies neko mazāku par Kristu. Un ja man jāizvēlas kaut kas mazāks, es to neņemu. Es labāk eju tuksnesī. Es labāk eju ciest. Es labāk tad mirstu, nekā pieņem kaut ko mazāku par Kristu, par to svaidīto Kristu. Ja? Un tikai ar to svaidīto Kristu es iešu atpakaļ baznīcā. Ja man tur neņems, es tur neiešu. Tā es arī palikšu viens. Viss. Es nomiršu viens. Jā, viss. Bet es neiešu, tāpēc, ka es neko mazāku par Kristu svaidīto, kurš uzmodina no miroņiem, nesamierinos. Viņa dēļ es esmu gatavs palikt līdz nāvei ar viņu, tikai ar viņu. Un tāpēc ar Kristu manai guļamistaba ir labāk pa baznīcu. Kāpēc? Tāpēc, ka te man dod brīvību Kristum, tam svaidītajam. Es esmu brīvs Kristum, saprot? Tajā alā tie bēguļotāji bija brīvi Kristum. Jā, brīvi svaidītajam. Viņi bija brīvi. Kalpot viņam, būt ar viņu. Saprot?
neko mazāk par Kristu, lai sasniegtu labāku augšām celšanos. Labāku. Amen. Jo mēs vēl valdīsim, mēs vēl valdīsim ar Kristu. Jo redzi, Jēzus saka, jums jau ir sava alga. Ko jūs gribat? Jums jau bija alga, bet redzi, es nāku ar tiem, kuriem nebija algas, nekādas. Kuri bija gatavi pazaudēt savu algu Kristus dēļ. Man varēja būt liela alga. Jā, es varēju uztaisīt labu karjeru baznīcā. Daudz mani draugi ir uztaisījuši labu karjeru. Tāpēc, ka viņi ir piekrituši kaut kam mazākam, viņi ir pieņēmuši to atbrīvošanu. Jā, viņi samainījuši kaut ko pret to Kristu svaidīto. Bet es neesmu samainījis. Es neesmu samainījis. Tādēļ mana alga ir vēl Dieva rokās. Tā nav manās rokās. Nav. Bet Kristus rokās ir mana alga. Jā, mana alga. Un tādēļ tiem jau ir savā alga. Jums jau viss. Jūs jau visu dabūjāt. Ko jums bija slāva, alga, gods, atzīšana. Jums nekā netrūka. Jums bija viss. Man nekā nav bijis. Tikai problēma. Tādēļ man vēl ir sava alga. Pie Kristus man ir vēl alga. Un tādēļ es šīs algas dēļ esmu gatavs pastāvēt, neatlaist to, neizšķērdēt pa kaut ko mazāku. Nu tā, apmēram tādas pārdomas lieldienās, lai mēs iegūtu labāku augšām celšanos. Jā, paldies jūs klausījāties, lai Dievs svētī visu labu. Atā.